Bet kas bija laupītājs? Iepriekšējā sērijā Miķelis saņēma no sapņu policistiem apbalvojumu kulonu, kas parāda to, ka viņš ir izglābis sapņu pilsētu. Bet palika neatrisināts jautājums, kas tad bija laupītājs? Miķelis kopā ar sapņu policiju un viņu auto devās cauri sapņu pilsētas ielām. Viņi tuvojās vietai, kur bija redzētas aizdomīgas ēnas. Viņi atrada, ka sapņu rotaļlietu veikala stikli bija saplaisājuši. Pat saldējuma mājiņas stikli bija saplaisājuši un durvis bija vaļā. Tas noteikti ir kāds, kurš ir ļoti bēdīgs vai dusmīgs, sacīja policijas vadītājs. Te pēkšņi viņi pamanīja pēdas, kas veda uz veco sapņu bibliotēku, vietu, kur glabājās viskaistākie sapņi, un tur viņi sastapa laupītāju. Tas bija sapņu pūķēns Zipsnis, kādreizējais sapņu sargs, kurš bija sācis aizmirst, kas ir draudzība. Viņš bija nozadzis sapņus, jo juta, ka neviens viņu vairs negaida. Miķelis viņam paskatījās acīs un teica: Tu esi laipni gaidīts mūsu sapņu pilsētā, ja tikai atdosi pilnīgi visus sapņus, mēs tiešām paliksim draugi. Zipsnis lēnām izņēma no sava maisa vēl pārpalikušos sapņus un kā zvaigznes palaida tās debesīs. Nu jau patiešām pilnīgi visi sapņi atgriezās pie bērniem. Sapņu pilsēta palika vēl gaišāka, policijas sirēnas vairs nezipsnēja, un Miķelis saprata, ka dažkārt visbīstamākais laupītājs ir kāds, kam trūkst siltuma un draudzības. Paldies, ka skaties, un tiekamies nākošajā stāstā!